Kopumā mēs varam teikt, ka šie apdraudējumi, kas ir no Krievijas, viņi palielinās, bet tai pašā laikā mēs viennozīmīgi varam teikt, ka tāds bruņots iebrukums Baltijas reģionā nav iespējams. Visi šie signāli, kas nāk no Krievijas, un situācija arī Ukrainā rada mums bažas, un tāpēc es savu darbību koncentrēju uz diviem pamatvirzieniem. Pirmkārt, tas ir nodrošināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pastiprinātu kaujas gatavību un attīstīt agrās brīdināšanas spējas, lai aizsargātu un nodrošinātu Latvijas drošību. Otrām kārtām nodrošināt Latvijā NATO militāro klātbūtni, NATO atbalstu, jo NATO ir visdrošākais garants mūsu drošībai.